Pirmās ziņas par Bauskas pili ir no 1443. gada, kad kādā dokumentā ir pieminēts, ka Livonijas ordenis ceļ jaunu pili. Šeit tek divas upes, kas savienojas un sākas trešā upe no Mūsas un Mēmeles upju kraujām, kas ir 3 līdz 4 metri augstas klintis. Tas ir tāds dabīgs šķērslis jebkuram uzbrucējam. Bauskas pili uzcēla ar mērķi, lai tā aizsargātu Livonijas ordeņa dienvidu robežu no lietuviešu uzbrukumiem, jo tajā laikā lietuviešu uzbrukumi šeit bija itin bieža un pierasta parādība. Līdz ko būvēja pili, un arī, kad jau būvniecība beidzās, blakus pilī veidojās arī tāda apmetne, kur dzīvoja amatnieki, tirgotāji. Galu galā pilī cilvēki, kuriem ir nauda, tāpēc arī šādi pakalpojumu sniedzēji uzradās. Tā kā šai apmetnē bija 3 stūra veida forma, viņi atradās apmēram tur, kur tagad atrodas Pilskalna estrāde, tāpēc viņu sauca par vairogmiestu. Arī tas vācu valodā šis nosaukums figurē, kādreiz viņu arī par pilsmiestu dēvē. Vairogmiests bija tāda pietiekami droša vieta, kur bija šīs mužnieku mājas. Ir zināms, ka tur bija arī krogi, ka tur bija baznīca, Svētās Ģertrūdes, tad tur bija arī kapsēta apkārt baznīcai. Un tad, kad Livonijas ordenis beidza pastāvēšanu, tas bija jau 16. gadsimta 60. gadi, kad izveidojās Kurzemes zemgales hercogiste, tad pirmais hercogs Gotthards Ketlers arī daļēji par savu rezidences vietu izvēlējās Bauskas pili. Viņš saprata, ka šī pils ir jāpilnveido, jānocietina, un tāpēc arī nāca tā Gottharda Ketlera pavēle, kad šo vairogmiestu nojaukt un pilsētu veidot pilnīgi jaunā vietā, tur, kur tagad atrodas Bauskas vecpilsēta. Jaunajai vietai tika izvēlēta vieta Mēmeles upes apakšējā terase, 2 galvenās ielas novilktas paralēli Mēmeles upei, tagadējā Rīgas un Plūduņa iela, perpendikulāri tika veidotas šķērsielas. Un šīs pilsētas plānojums ir atbilstošs renesanses periodam, saucamā ideālā pilsēta, ka viss sadalīts arī šādos taisnstūra veida kvartālos. Centrālajā kvartālā bija paredzēts tirgus laukums un vidū rādsnams. Tālāk uz vienu pusi un uz otru pusi dzīvojamo māju, tirgotavu kvartāli. Pēc tam atkal uz vienu pusi Latviešu draudzes Svētās Trīsvienības baznīca, uz otru pusi Svētā Gara baznīca, kas bija Vācu draudzes baznīca. Tā kā varētu caur rādsnamu vilkt simetrijas asi, un uz abām pusēm apmēram līdzīgi veidojās šie kvartāli. Vieta joprojām bija izdevīga, tāpēc, kad šeit joprojām gāja arī šie tirdzniecības ceļi, un senāk upes bija gan priekš upju tirdzniecības, ar kādām liellaivām varēja notikt, gan reizē šķērseniskai sauszemes tirdzniecībai, tie bija zināmā mērā šķēršļi. Pēc 19. gadsimta otrajai pusē, kad Bauskā tika uzcelti tilti, pilsētu ar ārpasauli savienoja upju pārceltuves un kājnieku laivas. Cauri Bauskai, kā jau tranzīta pilsētai pienākas, gan senatnē, gan arī mūsdienās iet tranzīta ceļi. Un tā senatnē ceļi no Lietuvas gāja caur Bausku, un viens no šādiem ceļiem ir šeit pāri Mūsas upei, pāri pārceltuvei, un apmēram pa tagadējo Brīvības bulvāri uz Damju ielu līdz Mēmeles upes, tā saucamajam Lejas braslam, un pēc tam tālāk vai uz Mežotni vai uz Jelgavu. Tāpat viens ceļš nāca no Lietuvas apmēram pa tagadējo Zaļo ielu, pa Kalnu ielu, pēc tam pagriežoties uz Kalēju ielu, atkal līdz Damju ielai un pāri Lejas brasla dambim uz Jelgavu vai uz Mežotni.
Šobrīd mēs esam Mēmeles upes labajā krastā. Man aiz muguras ir vecās lejas Dzirnavas, Dzirnavu Dambja paliekas un arī Dambja iela, kas bija vecais ceļš cauri Bauskai. Un šeit no manis pa labi, tur, kur Dambja iela pāriet Rīgas ielā, te, kur ir Mēmeles upes pagrieziens, kur ir tāda seklāta vieta, tur iespējams ir tā Mēmeles lejas Brasla vecā pārceltūras vieta. Rīgas ceļš nāca no apmēram tagadējās Rīgas virziena pāri Mēmeles tā saucamajam augšas Braslam, un pēc tam apmēram pa tagadējo Rīgas ielu un prom uz Mūsas upi un pāri Mūsas pārceltuvei. Šobrīd mēs esam Mūsas upes kreisajā krastā, vietā, kur apmēram šajā te daļā pāri upei bija senā pārceltuves vieta pāri Mūsai un vieta, kur arī 1941. Gada maijā, kad sākās Mūsas tilta remonta darbi, bija pagaidu tilts, pa kurieni vācu karavīri ienāca Bauskā, kad sākās karš. Savukārt taisnāks ceļš no Lietuvas uz Rīgu bija pa tagadējo Zaļo ielu, pēc tam apmēram pa tagadējo Mazo Salātu ielu un pēc tam uz Rīgas ielu, kur bija Mēmeles augšas Braslas un pāri upei, vai arī pa tagadējo Biržu ielu, arī līdz Rīgas ielai un pāri Mēmeles augšējam Braslam. Tur augšpus kapiem bija ragata, kas aizturēja plostu straumi, un savukārt šeit augšas Dzirnavas, Dzirnavu Dambja vieta un arī iespējams apmēram šajā vietā arī kādreizējā augšas Brasla vieta, un savukārt vecais ceļš, kas gāja šeit pāri plosta tiltam uz Rīgu un arī uz Latvijas austrumu daļu. Pārceltuvu izmantošana bija diezgan apgrūtinoša, tāpēc radās doma, ka Bauskā pāri upēm ir jābūvē tilti. Un jau 1874. gadā pāri Mēmeles upei tika uzbūvēts pirmais plosta tilts, bet 1888. gadā arī koka tilts pāri Mūsas upei. Abos Mūsas upes tilta galos bija plāksnītes ar uzrakstiem, uz tilta aizliegts ātri braukt, pīpēt un uz vaļņiem, jeb margām kāpt. Abu tiltu atklāšana Bauskā bija diezgan liels notikums, tolaik, kas pulcēja lielu skaitu ļaužu. Tiltu atklāšanā, jeb kā toreiz teica iesvētīšanā, piedalījās arī Kurzemes gubernators Lilenfelda kungs. Un šie pasākumi izvērtās par lielām svinībām, un spriežot pēc preses ziņām, tas bija liels notikums Kurzemes guberņā. Pārceltuves sezonāli turpināja darboties arī pēc tiltu uzcelšanas, jo, piemēram, pavasarī, palu laikā vai rudens lietuvu laikā plosta tilts tika izņemts, un tad satiksme pāri Mēmelei notika pāri pārceltuvēm, vai kā latviešu avīzēs to laik rakstīts, ar bāni, kam divas laivas apakšā. Pārceltuve pāri Mūsas upei arī turpināja darboties, bet tai vairs nebija tikpat kā nekādas nozīmes, jo daudzu baušķinieku atmiņās ir arī teikts, ka vasarās, kad ūdens bijis mazā daudzumā, ļaudis ar pajūgiem bieži braukuši pāri upei, pat neizmantojot ne tiltu, ne pārceltuvi. Bauskas pilsētas pašvaldība bija noteikusi maksu par pārceltuvju izmantošanu, un šie ienākumi veidoja vienu daļu no pilsētas budžeta. Piemēram, par lielopa pārcelšanu bija jāmaksā 6 kapeikas, par cilvēka pārcelšanu 2 kapeikas, zirga pārcelšana maksāja 8 kapeikas, bet ratu transports maksāja 12 kapeikas. Šobrīd mēs esam šajā vietā, kur atrodas 90. gados celtais trošu tiltiņš, kur senākos laikos bija plosta tilts, 1874. celtais tilts. Pāri upei tajā pusē redzama
bijušā kroga vieta, melnā bumba, melnā gaļa vieta. Plosta tilts, kas pastāv kopš 874. gada Mēmeles upē, bija arī zināms šķērslis transporta plūsmai. Pirmām kārtām jāsāk ar to, ka no Daugavpils mežiem pa Mēmeles upi cauri Bauskai tika pludināti baļķi, un tāpēc satiksmes regulēšanai cauri garām šim tiltam, apmēram tagadējo veco kapu rajonā, nedaudz augšpus, bija izveidota ragata, kas aizturēja šos baļķu plostus, lai regulētu satiksmi cauri plosta tiltam, cauri dzīvnieku damiem. Katram plosniekam bija savs kārtas numurs satiksmei cauri pilsētas teritorijai pa upi, un tāpēc, un varbūt arī ne tāpēc, plosta tilta malā, pilsētas pusē, Rīgas ielas malā, atradās krogs ar nosaukumu Melnā bumba vai Melnais gailis, jo izkārtnē bija melna bumba, uz kuras virsū bija melns gailis. Tad lūk šajā krogā plosnieki gaidīja savu kārtu vadīt plostus cauri Bauskai pa Mēmeles upi. Un tieši šajā krogā savulaik bija ieceļojuši apkārt ceļojošie mākslinieki brāļi laivinieki, kas no tur redzētā un varbūt arī savām izjūtām vadoties radīja slaveno dziesmu, kurā tiek apdziedāts Bauskas lodziņu vārds. Groziņā, kur visi čaļi salasās, tur viens, kur salmos atspēries, otrs meitai pieķēries, ir leķes, kas tur pielējās, viss pils, kā zeķe pielējās, un gan jau tiksim par daudz, visi čaļi tūdaļ savu. Šitam brālim nav pat kādi iecer glādi limonādi, šitam brālim nav pat kādi iecer glādi limonādi. Ej, zaskrandala nakanata, čikans teica jaskana, ej, švāģer tirgus mainīsim, makarīčas iesēsim, un jaskan būdams stimungāsim, saujāsim, lai notiek tāpēc, čikās iegriež rutkusim, tīvas kājas leperim. Nu apdūšu man ir skābi iesēšu, es tādēļ šņāpi, nu apdūšu man ir skābi iesēšu, es tādēļ šņāpi. Lietu nav par kādi iecer glāzi limonādi, uz to lietu nav par kādi iecer glāzi limonādi. – 1916. gadā, Pirmā pasaules kara laikā, Vācu okupācijas pārvalde izmantoja Krievu kara gūstību darbu, uzbūvēja jaunu tiltu pāri Mēmeles upei, kas bija koka tilts, tagadējā Mēmeles tilta vietā, apmēram tajā vietā, kur līdz tam bija kājnieku laipas. 20. gados neatkarīgās Latvijas laikā tilti pāri Mēmeli vairākas reizes cieta dažādās dabas stihijās. Piemēram, 1922. gada pavasara palos tika sagrauti Mēmeles koka tilti 4 laidumi un koka balsti tilta kreisajā pusē, ja pilsētas pusē. To vietā pēc tam izveidoja jaunu koku konstrukciju, ko balstīja tērauda sijas, bet sagrauto koka balstu vietā tika uzbūvēti 3 dzelzbetona balsti. Tomēr pati lielākā katastrofa bija 1928. gada vasaras plūdu katastrofa. Jūnija beigās Bausku piemeklēja spēcīgas lietavas, kā dēļ Mēmelē paaugstinājās ūdens līmenis un upē esošie baļķu plosti augšpus pilsētas vecajiem kapiem
pārāva plostu plūsmas regulēšanai izveidoto ragatu. Plosta tilts, kas pirmais gadījās ceļā Baļķu uzbrukumā, tika saulēcīgi izņemts un tam bija viena neliela bojājuma, bet kopmateriāla grēdas iestrēga pie otra Mēmeles tilta. Ceļoties ūdens līmenim un pieaugot straumes spēkam, kopmateriāla masa 22. jūnijā pilsētas pusē sagrāva Mēmeles tilta konstrukciju, izskaloja ievērojumu Krastmalas daļu, sagrāva ebreju lūkšanu namu un vēl vairāk ēkas Kalna ielas sākumā. Pēc Mēmeles tilta sagraušanas Bauskā bija izveidojusies ārkārtas situācija. Abi Mēmeles tilti nebija lietojami un satiksme ar Rīgu un lielāku daļu no Bauskas apriņķa pagastiem bija pārtraukti. Plūdos bija daudz cietušo. Par ārkārtas situāciju bija informēta Latvijas valdība un valsts prezidents. Bauskas pilsētas valdes īpaši izveidota komisija aprēķināja nodarītos zaudējumus un vēlāk cietušajiem tos kompensēja. Jūlija beigās un augusta sākumā sagrautā Mēmeles tilta daļas vietā Latvijas armijas sapieru pulka 4. rota ierīkoja pagaidu tiltu. 30 metrus garu trosēs iekārtu tiltu, ko baušķinieki nodēvēja par sapieru tiltu. Esošā Mēmeles tilta ar pagaidu sapieru tiltu konstrukciju pārbūve sākās tikai 1930. gadā. Pēc projekta bija paredzēts dzelzbetona konstrukcijas visā tilta garumā, taču nepieteikamā finansējuma dēļ iecere realizēja tikai daļēji. Proti tilta labā krasta daļā 3 laidumi bija dzelzbetona lokveida saviltas konstrukcijas, ko balstīja dzelzbetona balsti. Šī tilta daļa kļuva platāka nekā vecāka koka tilta brauktuve. Savukārt tilta kreisajā daļā, ja pilsētas pusē, sapieru tilta vietā izbūvēja pagaidu koka tiltu. 1940. un 1941. gadā bija jau pagājuši vairāk kā 50 gadi, kurš bija uzcelts Mūsas tilts, un jau neatkarīgās Latvijas laikā, 30. gados, vairāk kā presē bija rakstīts, ka Mūsas tiltam, kas bija no koka, ir vajadzīgs nopietnas remonts. 1941. gada 27. maijā sākās vērienīgi Mūsas tilta remonta darbi, bija paredzēta jauna dzelzbetona tilta būvniecība, sākās koka tilta demontāža, bet pēc mēneša, 1941. gada jūnija beigās, kad bija sākusies kara darbība un padomju vara atkāpās, tilta remonta darbi arī tika pamesti. Un ir arī fotogrāfijas, kur var redzēt, kā vācu karavīri Bauskas pilsētā ienāk pa pagaidu tiltu, kas atradās augšpus Mūsas tiltam, lokautuves tūmā vai arī kādreizējās pārceltuves vietā. Mūsas tilta remonta darbi tika turpināti Vācu okupācijas laikā un pilnībā pabeigti tika 1943. gadā. 1944. gada 19. augusta rītausmā ap 3:00 ar sarkanās armijas artilērijas un granātmetēju viesuļuguni sākās kaujas par Bausku. Sarkanarmiešiem izdevās šķērsot Lielupi un 2 vietās arī Mūsas upi. Šķērsojot Mūsas upi, sarkanās armijas vienības ienāca tā sauktajā jaunajā Bauskā, tagadējās Uzvaras un Brīvības bulvāra apkaimē un virzījās uz pilsētas centru. Bet šķērsojot Lielupes upi, sarkanarmieši sasniedz Mēmeles tilta ziemeļu daļu upes labajā krastā. Tilts tika uzspridzināts un par tā bojāēju ir 2 versijas. Virsleitnants Zariņš savās atmiņās pēc 2. pasaules kara trimdā rakstīja, ka to priekšlaikus uzspridzinājuši vācieši. Savukārt SS kara ziņotājs Briedis cīņu laikā laikrakstā Tēvija rakstīja, ka bolševiku artilērijas lādiņš ķēris pie tilta piestiprinātos sprākstu lādiņus un tilta drupas apraka uz tā esošo bolševiku kareivju grupu. Lai vai kā, tilts pār Mēmeli bija saspridzināts. Kaujās par Bausku 1944. gada augustā tika uzspridzināts arī viens atjaunotā Mūsas tilta balstu un dzelzbetona konstrukcijas posms pilsētas pusē, taču par šo notikumu informācija diezgan nepilnīga. – 1944. gada augusta septembra kaujas pie Bauskas baušķiniekiem bija nopietnas pārbaudījums.
Sarkanās armijas uzbrukošais pārspēks bija liels un Bauska tika ieņemta 14. septembrī. Pilsēta bija pamatīgi izpostīta. Pilnīgā sadraudzes bija gandrīz 100, bet dažādi postījumi bija vairāk nekā 300 ēkām. Saspridzināti bija arī tilti pāri Mēmelei un Mūsai, kuru vietā, lai varētu atjaunot satiksmi, salīdzinoši ātri tika uzslietas pagaidu koku konstrukcijas. 40. gadu beigas baušķiniekiem pagāja intensīvi strādājot, attīrot savu pilsētu no sagrauto ēku trupām, veidojot jaunus laukumus, parkus, apstādījumus, skvērus, jo Padomju valsts un partijas vadība baušķiniekiem bija devusi uzdevumu līdz 1950. gada vasarai, kad visā Latvijā tiks atzīmēta Padomju varas 10. gada diena, visai pilsētai jābūt sakoptei. Un tā arī bija, pienāca 1950. gada vasara, un pilsētā vairs nekas neliecināja par postošo kāru. Izņemot varbūt tās to, ka joprojām nebija atjaunot tiltu pāri Mūsu un Mēmeli. Un tikai 1958. gada 30. decembrī pēc pārbūves un atjaunošanas tika atklāts tilts pāri Mūsu. Un savukārt uzņēmumā Sojuz Dorprojekt Minskas filiālē bija izstrādāts projekts un sākās jauna tiltu pāri Mēmeli būvniecība, kas tika pabeigta 1960. gada 20. jūlijā. Bauska ieguva jaunu monolītu dzelzbetona konstrukciju tiltu pāri Mēmelei, kas uz jauniem dzelzbetona balstiem atradās blakus vecajam tiltam virzienā uz upes Augšteci. Pieaugot satiksmes intensitātei, Bauskā ir uzlabota drošība, ir rekonstruētas galvenās ielas un uzbūvēti arī 2 jauni tilti. Un viens no tiem ir šis jaunais tilts pāri Mēmeles upei, kas atrodas vecā padomju laikā būvētā tilta vietā. 90. gados tika izstrādāts tiltu pārbūves projekts, un 1999. gadā tika uzsākta tilta pārbūve. Jaunais Mēmeles tilts, kas kļuva 2 platāks nekā padomju laikā, uzbūvētais tilts tika atklāts 2000. gada 9. septembrī. 2013. gada maijā, uzlabojot un pilnveidojot satiksmes drošību Bauskā, sākās jaunā Mūsas tilta būvniecības darbi. Darbi risinājās vairāk nekā gadu, un 2014. gada oktobrī tilts tika pabeigts pilnībā. Un tilts ir unikāls ar to, ka šis jaunais tilts joprojām atrodas uz vecajiem 1888. gadā celtajiem mūra balstiem. Pēc kara un vēl 50. un 60. gados pāri Mēmelei tagadējā Trošu tilta, kādreizējā Plosta tilta vietā darbojās pārceltuve, kur jebkurš, samaksājot dažas kapeikas, varēja tikt otrā upes krastā. Pārceltuve beidza pastāvēt, kad 1969. gada 8. maijā autotransporta uzņēmums tur ierīkoja pontonu tiltu priekš gājējiem, kas 90. gados tika aizstāts ar Trošu tiltiņu. Apmēram tajā laikā, kad autotransporta uzņēmums ierīkoja pontonu tiltu pāri Mēmelei, Trošu tiltiņš priekš gājējiem netālu un tās augtās Mazdirdas gravas tika ierīkots pāri Mūsai. To uzbūvēja Starkolkovas koncervu fabrika, lai fabrikā strādājošajiem baušķiniekiem būtu ērtāk nokļūšana darba vietā. Šobrīd mēs esam vietā, kur ir jaunākais no Bauskas tiltiem, un tas ir šajā 2016. gadā uzbūvētais gājēju tiltiņš pāri Mūsas upei, kas atrodas tajā pašā vietā, kur savulaik 60. gadu beigās Starkolkovas koncervu fabrika savu darbinieku vajadzībām, lai atvieglotu viņu ceļu no mājām uz darbu, uzbūvēja Trošu tiltiņu pāri upei. Vecais Trošu tiltiņš, kura vietā šobrīd ir šis jaunais skaistais, modernais tilts, ir saistīts arī ar kādu traģisku notikumu. Tiltiņu, kurš ved uz tagad Bērskalniem, toreiz Starkolkovas fabriku, kur tagad atrodas Bauskas salas ražotnē, pārāva 1994. gada martā. Ledus iešana Bauskā parasti nav no tām lielākajām, bet šoreiz viņa bija tiešām augsta, un tiltiņš toreiz atradās ar lielāku ieloci nekā arī vēlākos gados. Es pieļauju, ka nebūtu arī varbūt bijis nekāda katastrofa, bet cik atsliecnieks stāstīja, tad toreiz esot upi gājusi vai nu tāds baļķu sakrāvums, ja arī kaut kāda koka kasa liela vai kas, un viņa aizķēra tiltu un parāva vienu malu apakšā. Rezultātā nākamie ledus gabali nākdām viņi sarāva
tiltu gabalos saliecot dzels šos visus balstus, stieņus, visu, pilnīgi saraustot. Kā toreiz Bauskas dzīve rakstīja, no 3 cilvēkiem, kas iekrist upē, toreiz 2 veiksmīgi izglābās, 1 diemžēl nē. Tagad mūsdienās beidzot ir šis vecais tilts noņemts, uztaisīts jauns, gājējiem piemērots, pieļautām jau būs savu vēsturi. Paši svarīgākie, ņem kā gribi, sanāk šeit Bauskas pilsētā arī, jo te ir vairāk cilvēku dzīvo no novada tieši pilsētā, un otrs, kad šeit ir šī tranzīta satiksme. Viens Memeles tilts iznāk Via Baltica, A7 maģistrāle, šis atkal Mūsas tilts iznāk uz valsts reģionālo autoceļu Bauska, Eleja, Dobele. Tā kā tie ir valsts nozīmes objekti. Strateģiskā nozīme Bauskai tieši šis te A7 paliek kā bija kādreiz tirniecības nozīmē, tā arī tagad ir. Ja mums te tiltu noņem, tad būtībā šis savienojums, kas šobrīd savieno Baltijas valsts, ir tā kā pāraudzis. Pirmais mēģinājums jau nosprostot Bauskas tilts bija saistīts ar 91. gada janvāru, kad bija baigājuši notikumi Latvijā. Jo toreiz bija tā doma, ka ja no Lietuvas brauks tanki, tad mēs aiztaisīsim ciet tiltus. Ar ko var aiztaisīt? Protams, kā ar traktoriem. Kas var aiztaisīt cilvēki. Un tad bija tā, ka pie tiltiem stāvēja lielie traktori, un tur visu laiku sēdēja cilvēki, un tā kā gaidīja, ka kāds varbūt zvanīs un teiks, kad vajag, un tad viņi uzreiz brauks. Otrs mēģinājums jau tiešām bija reāls nosprostots, un tas notika 2009. Gada augusta beigās, pēdējā diena pirms mācībām, pirms skolas sākuma. Un tas bija patiesībā, manuprāt, vienīgais reālais protesta pasākums, kas ir noticis Latvijā. Vispirms tie cilvēki, kas nostājās uz tiltu, viņi zināja, kāpēc viņi to dara. Viņi gribēja, lai saglabā Bauskas slimnīcas līdzinējo darbību. Un otrs, viņi tiešām reāli aizgāja un to izdarīja. Nostājās. Un, ja nekļūdos, tad no kādiem 10 līdz 2 tilta darbība bija pilnīgi paralizēta. Lielā A7 visā garumā bija cieta. Ja vēl sākumā tur tie smagie un citi stājās rindā un kaut ko gaidīja, tad pamazām pēc tam griezās apkārt un meklēja cits veids, kā Bausku apbraukt. Tas ir arī pamats, kāpēc mēs arī ik pa brītiņam satiksmes ministrijai un ministru kabinetam atgādinām, ka ir nepieciešams Bauskai apveceļš, jo viens ir arī šī valsts drošības jautājums, jo te tuvākās alternatīvas, lai šķērsotu Mēmeli, tā iznāk tikai Skaistkalne, un atkal uz otru pusi, lai šķērsotu Lielupi, tad kur iznāk Staļģene, tur Emburga vai Jelgava. Tad tas iznāk milzīgs līkums, tie ir milzīgi izdevumi un citā virzienā pārslogota satiksme, kur varbūt tā ceļu infrastruktūra nav tik laba. Nevelti mēs saņēmām arī būvniecības gada balvu Grand Prix 2014. gada kategorijā inženiertehniskās būves tieši par šo Mūsas tilta rekonstrukciju. Bet tagad varu pateikt, ka arī jaunais Mūsas gājēju tiltiņš tiek virzīts arī uz līdzīgu būvniecības gada balvu. Labvakar, bausčinieki! Labvakar, Bauskas novada ļaudis, gan no viena krasta, gan no otra krasta. Jā, šodien ir tāds vēsturisks mirklis, kad mēs atklājam svinīgi šo tiltiņu, kas bija ilgi gaidīts. Interesanti jau tā šogad sanāca, kad tilta būvniecība sākās tad, kad beidzās pavasara plūdi, un tagad, kad tiltiņš uzcelts, ir sākušies rudens plūdi, jo dienas gaismā te var redzēt, ka tā vieta, kur atradās celtnieku vagoniņi, ir zem ūdens, ja būs. Ja tagad būtu tas pagaidu tiltiņš palicis, tad viņš arī iespējams, ka būtu daļēji zem ūdens. Un tiltiņa atklāšana šī laikā, novembrī, kad svinam Latvijas dzimšanas dienu, arī tāda īpaša dāvana mūsu pašu ļaudīm.